25. septembrī sākusies, vēl pāris nedēļas Valmierā turpināsies ikgadējā rudens lapu savākšanas akcija, kad sadarbībā ar ZAO iedzīvotājiem ir iespēja saņemt maisus, kuros likt zaļos atkritumus. Tāpat kā jau tas bijis arī citus gadus, ir noteiktas adreses, kurām šis pakalpojums ir bez maksas. Pašvaldība ir noteikusi adreses, kurās atrodas šie vērtīgie lielie koki, un rosinot iedzīvotājus sakopt ne tikai savas teritorijas, bet arī piegulošās teritorijas, ir iespējams no ZAO saņemt lapu maisus, kur izvešana apmaksā pašvaldība. Un ļoti daudz mājsaimniecības arī iesaistās šī pasākumā. Man priecē tas, ka ar katru gadu iesaistās arvien vairāk, kad varbūt vai no kaimiņiem paskatās vai paši izdomā, bet katru gadu nāk no jauna adreses klāt, kas nav bijušas sarakstā, un mēs apsakojot viņus arī iekļaujam. Šogad gan akcijas noteikumos veikta arī kāda izmaiņa. Lai sakārtot atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā, tika pieņemts lēmums, ka šos maisus, kurus apmaksās pašvaldība, dod tikai tām adresēm, kurām ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Jo mūsu novērojumi liecina, ka tomēr ir mājsaimniecības, kas šos līgumus neslēdz un mēģina savus atkritumus uz citu rēķinu tā kā izvest. Un tad ir dažas adreses, kuras šogad šos maisus nav dabūjušas, jo viņš šos līgumus nav noslēguši, bet savukārt ir citi, kas pateicoties šai akcijai ir noslēguši arī sadzīves atkritumu izvešanas līgumu. Līdz 11. novembrim lielos kubikmetra tilpuma maisus ZAO var saņemt arī ik viens privātmājas saimnieks vai teritorijas apsaimniekotājs, arī tad, ja šī adrese nav pašvaldības izveidotajā sarakstā. Jāatgādina gan, ka to izvešana būs par maksu. Lielos Big Bag maisus var izņemt abos ekolaukumos. Ekolaukumu darba laikus precīzi varat noteikti apskatīties uzņēmuma mājaslapā, bet kopumā jāsaka, abi ekolaukumi strādā visas darba dienas, arī sestdienas un svētdienas strādā tikai Dzelzceļa ielas laukums. Taču rudens lapu savākšanas akcijas laikā pašu spēkiem vedot zaļos atkritumus uz ekolaukumiem, gan par to nodošanu jāmaksā nebūs. Katram iedzīvotājam, kuram ir lapas, ir iespēja bez maksas aizvest uz ekolaukumu, jebkāda tilpuma maisos. Pēc tam ekolaukuma pārziņas parādīs izbēršanu, bet tātad neierobežotā daudzumā savas lapas var vest uz ekolaukumu. Tas no domas puses tiek nodrošināts bez maksas. Pagājušajā gadā akcijas laikā tika savākti 3000 kubikmetru zaļo atkritumu. Šogad iedzīvotāju aktivitāte esot ļoti līdzīga un pagaidām savākta trešā daļa no iepriekšējā gada apjoma.